Laipni lūgti jaunā Ceļojot pa Latviju epizodē. Podkāstā, kurā soli pa solim iepazīstam Latvijas pilsētas, ciemus un ainavas. Katru reizi dodamies uz citu vietu, lai izstaigātu tās ielas, ieklausītos stāstos, satiktu cilvēkus, apskatītu pieminekļus, nogaršotu vietējo virtuvi un sajustu ikdienas dzīvi. Šodien mūsu ceļš ved uz Cēsīm, vienu no senākajām un raksturīgākajām Vidzemes pilsētām. Cēsis ir vieta, kura viduslaiku mantojums savīs ar radošu enerģiju, kur daba sākas tepat aiz stūra un kur ikdienas ritms ir mierīgs, bet piepildīts. Iebraucot Cēsīs, rodas sajūta, ka nonāc vietā, kur vēsture joprojām elpo. Pilsēta nav liela, taču tai piemīt īpaši klātbūtne. No pirmajām minūtēm redzams, kā daba un arhitektūra šeit saplūst vienā ainavā. Pakalni, augsti koki, koka mājas, vēsturiskas ēkas un, protams, viduslaiku pils, kas paceļas virs visa. Cēsīm piemīt miers, kas nav klusums, tas ir ritms. Ritms, kas aicina nesteigties, paskatīties apkārt, ievilkt elpu un vienkārši būt. Mūsu ceļojums sāks pie Cēsu viduslaiku pils, viena no nozīmīgākajām Latvijas vēsturiskajām celtnēm. Pils celta 1214. gadā, Livonijas ordeņa laikā un gadsimtiem ilgi bijusi militārs un politisks centrs. Tuvojoties pilī, mainās atmosfēra. Ceļš kļūst šaurāks, koki augstāki un starp zariem parādās pils torņi. Akmens sienas, laika un karu rētas, šaurās ejas, viss liecina par senatni, kas šeit nav pazudusi. Ieejam pils pagalmā. Pilsētas skaņas atkāpjas un dzirdami tikai soļi uz akmens. Vērš torņu ailēs un klusums, kas šķiet pilns ar stāstiem. Ar nelielu sveču lukturīt rokās kāpjam augšu pa spirālveidu kāpnēm. Gaisma izgaismo akmens sienas, šaurās nišas un kādreizējās aizsardzības ejas. No torņa skatu laukuma pavērs skats uz visu pilsētu. Sarkanie jumti, mierīgās ielas, parki un Gaujas Nacionālā parka zaļums. Blakus viduslaiku pilī atrodas jaunā pils. Neogotikas pērle ar elegantu fasādi un plašiem logiem. Šeit atrodas arī Cēsu vēstures muzejs, kur uzzinām par vienu no svarīgākajiem Latvijas simboliem – valsts karogu. Leģenda vēsta, ka tieši Cēsīs radies sarkanbalts sarkanais karoga motīvs, kas vēlāk kļūst par Latvijas nacionālo simbolu. Muzeja gide stāsta par pilsētas lomu karos, par tās izturību un spēju atdzimt pēc katra vēsturiskās krīzes. Izejot no muzeja, dodamies pastaigā pa vecpilsētu. Šeit laiks atkal maina ritmu. Bruģētas ielas, zemes mājas, koka arhitektūra, mazi pagalmi, darbnīcas, galerijas un kafejnīcas. Viss rada sajūtu, ka esam nonākuši vietā, kur tradīcijas joprojām ir dzīves. Apskatām Svētā Jāņa baznīcu, vienu no senākajām baznīcām Latvijā. Tās tornis redzams no gandrīz jebkuras pilsētas vietas. Iekšā valda gaišs, kluss miers un baznīcas zvani turpina skanēt tāpat kā pirms gadsimtiem. Mazā laukumā sastopam amatniekus, kas tirgo keramiku, līnijas strādājumus, medu un maizi. Cēsis ir radoša pilsēta, to jūt ik uz soļa. Iegriežamies mājīgā kafejnīcā, kur smažo pēc svaigi ceptas maizes. Nogaršojam rupmaizi, tumšu, sātīgu ar vieglu saldumu, vietējo mēdu, aromātisku un maigu, zāļu tēju no apkārtnes pļavām. Un, ja gribas ko siltu, zirņu zupu vai gaļas saltēm ar dārziņiem. Cēsu virtuve ir vienkārša, dabīga un ļoti saistīta ar apkārtējo dabu. Tā ēd to, kas nāk no meža, no dārza, no vietējiem zemniekiem. Pēc maltības dodamies uz Gaujas Nacionālo parku, kas sāks gandrīz tepat aiz pilsētas robežas. Tas ir vecākais un lielākais nacionālais parks Latvijā. Vieta, kur meži, ielejas, klintis un Gaujas upe
veido ainavu, ko bieži dēvē par Latvijas Šveici. Ejot pa meža taku, jūtams svaigs gaiss, briežu smarža un zemes mitrums. Dzirdami putni, lapu čaboņi, vējš, no skatu laukuma pavērs plašs skats uz Gaujas ielai. Ainava, kas aicina apstāties un vienkārši skatīties. Šeit saprot, kāpēc Cēsis tik bieži dēvē par vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām. Atgriežoties pilsētā, sastopam vietējos iedzīvotājus, viņi stāsta par kultūras dzīvi, festivāliem, koncertiem, teātra, amatnieku tirgiem, tradīcijām. Cēsis ir maza, bet ļoti dzīva pilsēta. Runājam arī par ikdienu, par ziemu, kad sniegs klāja bruģi, par vasaru, kad pilsēta piepildās ar turistiem, par to, kā kopiena saglabā savas saknes un vienlaikus skatās nākotnē. Epizodu noslēdzam pilsētas laukumā, kur cilvēki nesteidzīgi pārvietojas savās gaitās. Cēsis nav tikai apskates objekts. Tā ir pilsēta ar raksturu, ar dziļu vēsturi un ar dzīvu tagadni. Šodien mēs izstaigājām tās ielas, ieklausījāmies stāstos, satikām cilvēkus, apskatījām pieminekļus, nogaršojām vietējo virtuvi un sajūtām ikdienas dzīvi. Ceram, ka šis ceļojums jūs ir pietuvinējis Cēsis būtībai. Paldies, ka bijāt kopā ar mums podkāstā Ceļojot pa Latviju. Uz tikšanos nākamajā galamērķī!